Vai jūs varat novērtēt, kādus darbus Rīdzinieka labā ir paveikusi partija progresīvie mēra Staķa vadībā? Vai zināja, ka progresīvie ir nostādījuši cilvēciskās vērtības augstāk par birokrātijas zobratiem un stiprinājuši atbalstu Ukrainas bēgļiem? Piemēram, 3 gadu laikā Rīgas sociālais budžets ir palielināts virs 10%, kas ir lielākais pēdējo 10 gadu laikā. 650 ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, saņem atbalstu, kas nodrošina vecākiem iespēju atgriezties darba tirgū. Vidēji par 30% ir palielinātas algas vairāk nekā 1200 sociālās jomas profesionāļiem. Pirmo reizi 15 gadu laikā ir sākti sociālās infrastruktūras atjaunošanas darbi, remonti pansionātos, bērnu namu struktūra vienībās, dienas aprūpes centros. Jau 11. kara dienā Ukrainā Rīgā tika izveidots Latvijā pirmais palīdzības centrs Ukrainas kara bēgļiem. Iedziļināties ir vērts. Progresīvie LV.